Ja tev ir svarīgi izveidot labas attiecības ar cilvēkiem, kuri ir dzimuši 1., 10., 19. vai 28. datumā, ko darīt, ko nedarīt. Viens, ko tu vari darīt, ir piekrist viņiem un nestrīdēties ar viņiem. Piekrīt viņu viedoklim, labprāt arī seko viņu idejām, tas būs ļoti forši un patīkami. To, ko noteikti nevajag darīt, nekritizē viņus. Nekritizē nekādā gadījumā ne viņu personību, ne viņu darba rezultātu. Viņi novērsīsies no tevis. Savukārt par cilvēkiem, kuri ir dzimuši 2., 11., 20. un 29. datumā, viņiem būs svarīgi, ja tu viņus sapratīsi, ja izrādīsi sapratni par viņiem un atbildēsi uz visiem viņiem uzdotajiem jautājumiem. Viņiem tiešām ļoti svarīgi būt saprastiem, un ko nedarīt, neliec viņiem izvēlēties ar tādām divām grūtām izvēlēm. Viņi sāk šaubīties, justies diskomfortabli un par labu attiecību veidošanu jau nebūs nerunas. Savukārt par cilvēkiem 3., 12., 21. un 30. datumā. Tur visvieglāk būs izveidot labas attiecības, ja tu novērtēsi viņu zināšanas, pajautās viņiem padomu un arī sakosi tam viņu padomam. Ko nekādā gadījumā nevajag darīt, apšaubīt viņu zināšanas un pat nemēģini pajokot caur joku, ka viņi ir muļķi vai stulbi vai vēl kaut kādi. Viņi apvainosies uzreiz un par labām attiecībām var aizmirst. Vai tev kaut kas noderēja no šī?